Labdien, mani sauc Valērijas Seilis. Es savulaik darbojos projektā, kas saistās ar kultūra vēstures mantojumu apzināšanu Latvijas un Igaunijas pierobežas apgabalos. Šobrīd mēs atrodamies telpā, kas atspoguļo un satura informāciju par to bagātīgo pamatu, kas ir veidojis gan mūsu latviešus, kas šeit dzīvo, gan igauņus, kas dzīvo Igaunijas dienvidos. Šī teritorija, kas nes visu šo bagātību un kultūru un šīs liecības, kuras mūsu pienākums ir uzturēt. Un tas manā uztverē viens no svarīgākiem iegūmiem bija tas, ka šai projektā mēs spējām satuvināt tos cilvēkus, kas kādreiz dzīvojuši šai vienā kultūra vēstures telpā, tad savulaik sadalīti ar dažādām administratīvām barjerām. Un, ir brīdis, kad atkal ir jāiet kopā un balstoties uz šīm saknēm atkal jāvienojas jaunas kopīgas vēstures radīšanai. Un mēs šajā projektā spējām mazu daļu pienesumu šajā procesā dot. Un tas ir tā kā viens no eksponātiem šai izstādē, kur mēs saliekot kaut kādas komponentes no tā, kas ir igauņu pusē un Latvijas pusē, rezultātā top kaut kas saprotams un ieraugāms. Šajā gadījumā tā ir zivs. Un to es arī gribu pateikt, ka mēs šai projektā ieguvām makšķeri, ar ko mēs varam nomakšķerēt šo zivi, kas ir veidota no mūsu sajūtām, no mūsu darbiem un cilvēkiem, ko mēs tādā veidā šo projektu izmakšķerējām.